Apgādes Jumava ikgadējā grāmatu izstādē Ķīpselā priecē savus uzticīgos grāmatu lasītājus ar kultūras programmu, kas veltīts praktiskajai literatūrai, prezentējot vesels 3 vērienīgus izdevumus astroloģijas tematikā. Grāmatu nosaukumi tātad biznesa astroloģija, Juris Biršs, Māra Ošroka iepazīst astroloģiju un 3. grāmata Andris Račs, mana mīlestības astroloģija. Skaļi vārdi, ja tā var teikt, ar vadošiem Latvijas astrologiem. Ejiet pie astrologiem, obligāti. Ja jūs neiesiet pie astrologiem, jūs nodzīvosiet sekojoši varianti. Atnāk cilvēks apmēram manos gados un saka tā, kā tad man bija jāpelna tā naudiņa? Un viņš paliek ar pārbolītām acīm, jo izrādās, ka visu mūžu viņš ir pelnījis, sūri strādājis no 8 līdz 8 un tā tālāk, un viņš ir nepareizā uzstādījis. Šī mana grāmata, viņa ir tiešām iepazīsta, kā es saku, tiem cilvēkiem, kuri nekad ar to nav saskārušies, kuri varbūt vēl taustās, neiet pie astrologa, kuri izvēlēties, kāpēc izvēlēties, vai vispār iet, Tāpat arī kādu astroloģijas varbūt skolu izvēlēties. Atkal šeit ir, varbūt subjektīvas manas atklāsmes, bet, es tomēr pietiekami ilgi šajā jomā esmu iekšā un zinu tos cilvēku jautājumus arī, kad viņi nāk pie astrologa, kur ir tie pamatjautājumi. Agrāk man tā mīlestība nodarbināja, no 6 gadu vecuma, no pirmās mīlestības līdz manai tagadējai laulībai ļoti aktīvi un satraucoši. Tagad man vienkārši gribējās par to uzrakstīt, jo šobrīd man interesē vairāk jautājumi par cilvēku vietu starp zemi, dabu un dievu. Bet tā grāmatiņa ir tāds nosēlots pieredzes apkopojums. Ja? Tā kā nav gluži tā, ka man tas tik vien interesē dzīvē. Ja? Visam savs laiks. Katra grāmata, kā jau paša autora minēja, ir ar kaut ko atšķirīga. Tātad Māras grāmata ir tāda, kā var teikt, tiešām varbūt pirmie soļi astroloģijā, ka ik viens no mums var paņemot viņu rokās un iegūt kādas pamat minimālās zināšanas par astroloģiju kā tādu. No Andrim Račam vairāk, kā viņš pats arī teica, ir tā mīlestības astroloģija, kur viņš lasītājs tā kā var pats saprast, vai viņam tas cilvēks īstais, ar ko viņš šobrīd ir kopā, ir īstais, vai viņam ir jāturpina kaut kādi nebūt mīlestības meklējumi, tad vairāk tieši ar silslietām saistīta astroloģijas sfēra, tā var teikt. Un 3. kā jau autors arī pats teica, tad vairāk biznesa astroloģija tiešām varbūt, kurā laikā es varu dibināt sev uzņēmumu, vai ko darīt ar manu naudu, vai man vispār būs nauda un tam līdzīgiem jautājumiem. Viss, kas ir dzimis dotajā laika momentā, iegūst šī laika momenta īpašības. Tas ir vislabākais, ko var pateikt par astroloģiju. Šīs un citas jomās grāmatas iegādājums Latvijas labākajās grāmatnīcās.